Sveiki, klausītāji! Šodien ar jums esmu Ieva Feldmane. Šajā domādegļa epizodē mēs runājam par drošību, kas sākas nevis ar ķiveri vai darba apaviem, bet ar mūsu prātu. Psihiskā veselība un psihoemocionālie riski ietekmē ne tikai darba sniegumu, bet arī negadījumu skaitu, komandas sadarbību un veiktspēju. 10. oktobra misijas 0 fórums ir veltīts tieši šai tēmai. Tāpēc aicināju psiholoģijas doktori Marutu Freimani-Brēdermani, kura ir certificēta kognitīva behaviorālā terapeita un supervīzora, certificēta klīniskā konsultatīvā darba un organizācijas psiholoģija. Viņa vada psiholoģijas un kognitīva behaviorālās terapijas centru Intellego, kura mērķis ir nodrošināt uz pierādījumiem balstītus risinājumus individuāliem klientiem, uzņēmumiem un profesionāļiem. Sveika, Maruta! Labdien! Vai tu lūdzu varētu definēt, kas ir psiholoģiski droša vide? Jā, paldies. Man liekas, ka psiholoģiskā drošība tas ir tāds viens centrālais resurs, kas ir komandām, beigās līdz ar ko arī pakārtoti organizācijām. Un, tas, kā es skatos uz psiholoģisko drošību, ir balstoties uz Amy Edmondson definīciju. Un, ko nozīmē psiholoģiskā drošība? Psiholoģiskā drošība nozīmē, ka es novērtēju sociālos riskus kā pietiekami zemus, lai paustu savu viedokli, pat ja tas ir nepopulārs varētu būt. Ko tas tā nozīmē cilvēku valodā? Tas nozīmē, ka tad, kad es pamanu, piemēram, kādu kļūdu kolēģa vai jo īpaši vadības lēmumos vai rīcībā, es nebaidos uz to norādīt. Tās ir tādas mazās situācijas, mazās lietas, kur mums iekšā ir tā doma, ja es tagad šito teikšu, es nepatikšu vadītājiem, un es noklusēju. Vai ne? Un iespējams pat ķēdīti palaižu kaut kādus lielākus riskus organizācijai. Ja, bet ja tā psiholoģiskā drošība ir laba, ja es jūtos pietiekami droši, tad es nebaidos runāt, es nebaidos izteikt kritiku, es nebaidos norādīt uz kļūdām, es nebaidos uzdot neērtus jautājumus. Ja, tas ir tā psiholoģiskās drošības esence. Un kāpēc man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi šo izcelt un par šo runāt, jo pirms jau 5 gadiem, manuprāt, nepateikšu precīzi, bet Google veica tādu ļoti liela mēroga pētījumu par komandu efektivitāti, ja, un skatoties, kas tad ir tie faktori, kas šo nodrošina, tad tur topa virsotnē ar atrāvienu ir psiholoģiskā drošība. Un vai tu vari nosaukt kādus psihoemocionālos riskus darba vidē, un kā tie atšķiras, piemēram, no vienkārši ikdienas stresa, jo mēs varbūt ir dzirdēts, ka par kaut kādām sekām, ka cilvēki nejūtas droši, par kaut kas par izdegšanu, kaut kas tam līdzīgs, bet varbūt mēs varam konkrētāk definēt tos riskus, kas pastāv. Ja mēs domājam par to, kas tad ir tādi psihoemocionālie riska faktori, tad tie būs tie faktori, kas ir saistīti ar darba organizācijas dizainu un vidi, ja, un sistēmām, kurās mēs esam. Ja, tas būs par to, cik kādas ir prasības, darba apjoms, cik liela, kas ir ļoti būtiski, cik liela ir kontrole man pār savu darbu, vai vidē ir kaut kādas vardarbības formas. Ja? Ar ko tas atšķirsies no tāda ikdienas stresa? Ikdienas stress ir tādas vairāk situatīvas lietas, kas mūs visus, protams, ietekmē. Vai ne? Man rītdien ir termiņš, man ir stress, es samobilizējos un tieku galā. Ja, bet par tādiem psihosocioemocionālajiem riskiem mēs runāsim, ja tiem ir kaut kāda tāda ilgstošāka iedarbība. Un
Un šeit man gribas atkal atgriezties pie tās pašas psiholoģiskās drošības. Ja, jo kā tas mēdz būt, ka kādreiz arī cilvēki dzird to vārdu psiholoģiskā drošība un domā, nu labi, mēs te visi tā uķi-puķi droši jutīsimies un darbosimies, bet organizācija ir kaut kāda mērķi un efektivitāte, un mums ir kaut kādi standarti, vai ne? Mūsu vērtība ir izcilība, ja? Kā šitas iet kopā. Un kas ir svarīgi, tas iet labi kopā, respektīvi, tur nav pretrunas. Mēs patiesībā varam, un tas arī nāk no Amy Edmondson tiem pētījumiem, mēs varam patiesībā pat izveidot tādu matricu, jā, ar 4 kvadrantiem, kur ir augsta un zema psiholoģiskā drošība un augsti un zemi standarti. Ja būs zema psiholoģiskā drošība un zemi standarti, tā būs stagnācija, vai ne? Nekas tur nenotiks, vai ne? Tā kā pat lejupslīde drīzāk, vai ne? Ja tā psiholoģiskā drošība būs augsta un standarti būs zemi, vai ne? Mēs tomēr būsim tādā diezgan komfortā, vai ne? Mums ir forši, mums patīk strādāt, bet nekāda tad lielie attīstības mērķi tur arī nebūs, vai ne? Bet protams, ka tas labais variants, vai ne, uz ko mēs tā kā gribam virzīties un kas raksturo tādu mācīšanās kultūru, būs augsta psiholoģiskā drošība un augsti standarti. Ja? Mēs izvirzam mērķus, mēs runājam par kļūdām, mēs nebaidamies riskēt, ja? Bet mums ir tā drošā vieta, kur atgriezties, vai ne? No kā atspērties arī. Bet kur ir lielie riski? Ir tajā kvadrantā, kur ir zema psiholoģiskā drošība un augstas prasības. Ja, to var nosaukt, un arī Amy Edmondson lieto to jēdzienu trauksmes zona. Ko tas nozīmē? Tas tiešām nozīmē to aptuveni, ka mēs jūtamies tā, kā mēs mēdzam justies, tad, kad mēs esam trauksmē. Vai ne? Un tagad, ja mēs iedomājamies par tiem riskiem, gan cilvēkiem individuāli, bet arī organizācijām, vai ne? Ja mēs skatāmies tādā individuālā līmenī, ja es visu laiku esmu trauksmē, ja es visu laiku, mans organisms jūtas tā kā karā, ja ka man ir tas mehānisms, kas ir stresa mehānisms, ir paredzēts tādai īstermiņa reakcijai, vai ne? Bet ja es nemitīgi mobilizēju savus resursus, ja, kas notiek? Es izdegu. Bet tas ir viens. Bet, ja mēs skatāmies organizācijas līmenī, kas notiek, ja darbinieki jūtas tā, ka standarti ir augsti, bet kļūdīties nedrīkst, par kļūdām runāt nedrīkst, nepopulāru viedokli paust nedrīkst. Kādi tur ir riski? Riski ir lieli. Vai ne? Tas, kas notiek, mēs slēpsim kļūdas. Mēs slēpsim kļūdas, mēs baidīsimies dalīties, iespējams, ar svarīgu informāciju. Ja? Un, tās sekas, ir daudz piemēru, kur tās sekas tiešām ir dramatiskas. Ja? Tie pētījumi, ar ko Amy Edmondson arī aizsāka šo tēmu kopumā, viņa veica pētījumus veselības aprūpes jomā par kļūdām. Ja, un kas ir interesanti, tā viņas sākotnējā hipotēze bija, ka ja ir tāda laba komunikācija komandā, ja, tāds laba gaisotne komandā, ja ko mēs šobrīd sauktu arī par tādu psiholoģisko drošību, tad tās kļūdas būs mazāk, vai ne? Jo, medicīnas aprūpe, kļūda var nozīmēt dzīvību, vai ne, šajā jomā. Un viņa veica, doktora darba ietveros, tādu liela mēroga pētījumu šajā jomā, un viņa saņēma tos datus un skatījās, ka, tur ir tā saistība, ja, tur ir būtiski tā saistība pietiekami liela, un tad viņa skatījās, bet pretējā virzienā.
principā tie dati parādīja, ka pēc viņus mērījumiem, jo labāka komunikācija komandā, jo augstāks kļūdu ziņojums. Jā. Man liekas, ļoti tā empātiski domājot par to, kā tu varētu justies, ka tavs viss promocijas pētījums balstās uz ideju, kas tā kā ir pilnīgi kājām gaisā pēc datiem. Ne? Bet tālāk pētot un mēģinot saprast, kas par lietu, ko viņi atklāja, ka jā, tad, kad tā psiholoģiskā drošība ir augsta, mēs nebaidamies ziņot par mazajām kļūdām. Jā. Mācīties, un mācīties. Un šī ir, es domāju, tāda lielā, dziļā mācība, es domāju, mums visiem, kas strādā šajā jomā, vai ne? Tā kā paskatīties, kas tur ir zem tās virskārtas, zem tās cepures, vai ne? Jo kādreiz mēs varam arī, ievācot kaut kādus datus, arī pat mērot un cenšoties, vai ne? Mēs varam kaut kādā brīdī dabūt, mums viss ir kārtībā. Viss izstāsta ļoti labi, vai ne? Tāpēc, ka cilvēki vienkārši varbūt ir tik iebaidīti, ka sniedz sociāli vēlamas atbildes, vai ne? Un tad mēs kaut ko daram, un pieaug neapmierinātības rādītāji. Jā. Jo cilvēki sāk justies drošāk, lai runātu. Vai ne? Līdz ar ko, tas tāds, tas vienkārši parāda, cik kompleksi. Cik kompleksi mēs esam kā cilvēki un cik kompleksas var būt tās mūsu reakcijas un cik svarīgi ir saprast, kas tas ir, uz ko mēs šobrīd skatāmies un ko mēs mēģinam noskaidrot un droši vien turpināt uzdot tos jautājumus, pat ja tie ir nērti kādreiz. Man liekas, arī ir grūti izslēdzams tas faktors, ka mēs dzīvojam sabiedrībā un ka mūs ir audzinājuši vecāki, vecvecāki, mēs esam gājuši skolā un mūsu dzīve nav sākusies tikai ar pirmo darba vietu. Protams. Un arī darba vietās dažādās mums ir bijušas dažādas pieredzes, arī lielākas, mazākas traumas, negatīvas pieredzes, pareizāk sakot, un tā kā no cilvēkiem kaut kādā ziņā varbūt pat ieejot tādā salīdzinoši drošā vidē, arī nevar sagaidīt, ka viņi uzreiz automātiski mainīs savu pieeju un tur būs atklāti, uzdrošināsies. Bet jā, tad tur varbūt, es nezinu, varbūt tu vari pakomentēt par darba devēju kaut kādu atbildību vai kā darba devējs var atpazīt, ka šie riski ir varbūt kopējā, vai kuram būtu jāatpazīst šie riski, ka tie pastāv darba vietā un, piemēram, pat ja tai darba vietai, teiksim, tā ir konsensus, ka mēs esam tiešām psiholoģiski droša vide, kā strādāt ar individuāliem darbiniekiem, kuriem varbūt ir viens, tas ir jaunais darbinieks, varbūt arī mums katram mēdz būt kaut kādas dzīves krīzes, kuras mūs iedzen varbūt kaut kādā trauksmē un ietekmē arī to, kā mēs tur sajūtamies darbā ar dalīšanos. Ja? Kurš tad ir atbildīgs un kā to risināt, varbūt kā atpazīt, ka ir kaut kāds potenciāls risks tur, ja var kaut kas slikts var notikt? Šis ļoti plašs un svarīgs un nemaz netik viegls jautājums, jo visi jau mēs gribam būt kā labi darba devēji, vai ne? Mērķis jau ir skaidrs, un arī psiholoģiski droša vide, bet James Clear ir tāds, man liekas, labs tāds teiciens, ka mēs nekad neuzkāpjam līdz tiem mūsu augstākajiem mērķiem, mēs vienmēr nokrītam pie mūsu sliktajām sistēmām. Ne? Un šis ir tas, bet tas, līdz ar ko jātur, es domāju, ir tā viena lieta ir patiešām, kā es teicu, uzdot tos jautājumus, vai ne? Un tas, ko es dažkārt novēroju, kas, es domāju, droši vien nav Latvijas tikai situācija, tad droši vien ir tā globāla, vai ne? Mēs kādreiz metamies arī organizācijās ļoti bieži uz tādiem, kur mums ir šis ir mūsu jaunais tagad trends, mēs tagad šito daram. Un, mēs piemēram. Piemēram, mēs visi tagad mācāmies apzinātību, kas ir,
tā ir baigā lieta, ne? Tā ir ļoti svarīga lieta, bet kā jebkurā jomā, man liekas, ka tas svarīgais ir tāda sistemātiska, strukturēta pieeja. Ja? Tā kā vispirms saprast, kur mēs šobrīd esam. Ja? Tā kā saprast, vai ir kaut kādas pazīmes, ka nav ok. Ja? Tā ļoti vienkārši, vai ne? Ir jau organizācijas, kam ir dažādas darbinieku apmierinātības pētījumi, un ir principā, gribot saprast, kas notiek, es domāju, ir pieejami arī dažādi instrumenti, kas pat ir bezmaksas, ja? Ko ir iespējams ieintegrēt, vai ne? Tas ir viens, bet otrs mēs varam paskatīties arī, kas ir tie novērojami, ja? Tie organizācijas dati, cik cilvēki slimo, ja, piemēram, ja? Vai cik, kāda ir darbinieku mainība, ja? Respektīvi paskatīties, vai kāda ir klientu apmierinātība, vai kas tur notiek tajos rādītājos, kas ir organizācijai svarīgi, vai ne? Svarīgi mērījumi arī tai efektivitātei, vai ne? Kas mums ļauj, tā kā bišķi paskatīties, ok, šitien te kaut kas mums nav ok, kā mēs varētu precīzāk saprast. Ja? Uzdot tos jautājumus, tā kā nevis tagad apliesim visus ar apzinātību un tad mēs dabūsim to rezultātu, vai ne? Bet, kas ir tas, kas tieši mūsu organizācijai šobrīd, kur ir problēma, vai ne? Kas ir tādi usuals aspekts, ir, piemēram, kontrole. Ja? Kas ir pierādīts? Ka darba apjoms vai stresa apjoms, vai ne? Ja mēs tā varam pateikt, tas ir ļoti, pirmkārt, relatīvi, bet otrkārt, lai kā mums liktos, ka tas ir tas svarīgākais, ja? Tas ir svarīgi, bet bieži vien tas, kas uztaisa to atšķirību, ir, vai man ir kaut kāda ietekme uz manu darbu. Ja, vai man ir kontrole. Ja? Tur ir tādi klasiskie pētījumi par žurciņām, ja? kur žurciņas dabūna vienādu strāvas daudzumu, ja? Kas ir stresa žurciņām, bet tām žurciņām, kurām ir iespēja nospiest kloķīti un apstādināt, ja? To strāvu, viņām tās stresa sekas nav kaitīgas. Ja? Un līdzīgi, vai mēs šos jautājumus varam uzdot tādus nērtus jautājumus, vai ne? Jā, mēs tur tā kā marinējam tos darbiniekus visādos tā kā stresa vadības pasākumos un tā tālāk, bet vai tas cilvēks sajūt, ka viņam ir kaut kāda autonomija, kontrole par to darbu? Ja? Respektīvi, uzdot arī tādus jautājumus, kur pat varbūt pietiek ar pāris cilvēkiem organizācijā, kas vienkārši uzdod tos jautājumus, vai ne? Kas, no kurienes tie var nākt? Tas var būt iespējams darba drošības speciālists, ja? Varbūt tas ir personāla daļā, varbūt tas ir vadītājs, ja? kuram tas interesē, un droši vien tur būs atšķirīgas lomas, vai ne? Bet kur mazliet aizrunājos, mēģinu par vairākām lietām vienlaikus runāt, bet, ja mēs paliekam pie tās pašas darba drošības, vai ne? Kas man liekas tiešām vareni runāt par šiem jautājumiem tieši darba drošības kontekstā, vai ne? Jo, es domāju, mēs visi daudz biežāk esam piedzīvojuši, redzējuši izdegšanu emocionālo nekā ugunsgrēku office telpās, vai ne? Tā kā mēs vairums zina, kur atrodas ugunsdzēsmais aparāts, vai ne? Bet vai mēs saprotam, kāds ir tikpat tādā pašā mērā, kas ir tas mehānisms, kas noved pie izdegšanas, vai ne? Tāpēc es teiktu, ka jā, tādiem darba drošības speciālistu viedokļa uzdot to jautājumu, kādi ir tie izdegšanas, ja? Kaut vai izdegšanas, vai ne, riski, un kā izskatās tas mūsu
ugunsdzēšamais aparāts, bet tas jau, vai ne, mums nevajag tik līdz tai ugunsdzēšanai, kā izskatās tie soļi, kā mēs to novēršam. Vai ne, respektīvi tādā sistēmiskā līmenī, ja. Bet tad, tā kā domājot tagad, kas ir tās vienkāršās lietas, okay, ko tad organizācija var darīt un kas ir svarīgi, ja? Jo darīt var daudz ko. Tas, kā es uz to skatos, ja mēs paliekam pie tādas pie salīdzinājuma ar fizisko drošību, ja. Ja mēs apgūstam kaut kādus trikus, kaut kādas baiga labās prasmes, ja, tur, nezinu, dejas soļus, vai, nezinu, tur kaut kādus celt smagumus, tur kaut ko montēt, ja, kaut ko sarežģītu, darīt, kas ir, tāds fiziski paģērošs, vai ne, kas prasa kaut kādu veiklību vai spēku, ja. Mēs apgūstam, mēs daram, wow, baigi labi izskatās, un tāda, wow, kā mugura iesāpējās, ja, vai kaut kādu traumu mēs piedzīvojam, un ko mums, saka, cerams, fizioterapeits, nevis tur jau operācijas zālē, ja, ka klaunu, tev jāstiprina tā core muskulatūra, ja, tā centrālā dziļā muskulatūra. Ja tev šitas nebūs, tu nevarēsi, vai ne, tos visus trikus taisīt, ja, un tad es teiktu, tā psiholoģiskā drošība, vai ne, ir viens no tiem elementiem, kas veido to core muskulatūru, vai ne? Bet, tā kā ļoti, ļoti praktiski, cik mēs pirmkārt nosaucam vārdā kaut vai realitāti, vai ne? Jo kādreiz mēs tā kā tādiem plīvuriem, vai ne? Tā kā es kā darbinieks jau esmu stresā, iespējams no tā, ka man ir pretruna, rekur, te ir daudz informācijas par darba, privātās dzīves balansu, bet manā reālajā dzīvē es nekā netieku līdz tam. Man ir jāsēž līdz, es nevaru aiziet mājās, man ir bērnam ballīti, bet es nevaru aiziet mājās, jā, tā kā, un kādreiz mēs nevaram, arī organizācijā, mazākās, lielākās, vai ne visādas situācijas, vai ne? Bet bieži vien tas mokošākais, ja cilvēkiem ir arī tā liekulība, ja mēs tā tieši nosaucam, vai ne, vārdā. Un kas ir palīdzoši kaut vai pateikt, Klau, situācija ir tāda, ka visiem darbi ir par daudz, tad nesanāk nekāds darba dzīves balans, vismaz šajā posmā. Rekur, tie ir tie soļi, ko mēs varam darīt. Ja? Šis ir tāds, es teiktu, pirmais līmenis, tā kā vienkārši mēs nosaucam vārdā, šitā ir realitāte. Vai ne? Un cilvēkiem jau noveļas kaut kāds smagums no tā vien, ka tas nav manā galvā, ja? Šitā ir tā realitāte. Ja? Tas ir viens. Otrs, ja mēs tā kā augstākā līmenī, bišķi augstākā līmenī skatāmies, kas man liekas ļoti, ļoti centrāli, atkal nosaukt to realitāti un runāt par to, ka, piemēram, psihiskās veselības grūtības ir vienkārši daļa no mūsu visu pieredzes. Ja? Šitas ir. Ja? Kādreiz organizācijas arī vēršas pie Intellego un meklē kaut kādus risinājumus, kā mēs labāk varam rūpēties par darbiniekiem, kā mēs to labāk varam nokomunicēt, kur ir pieejamas atbalsta konsultācijas vai supervīzijas, un mēs domājam, kā to nokomunicēt, bet beigās, neatkarīgi no tā, kas ir tas risinājums konkrētais, tas pats galvenais ir, ka tā komunikācija tur ir, ja, ka arī varbūt vadības līmenī, ja, mēs dalamies ar stāstiem. Klau, man bija depresija, bija šitā. Ja? Tad, kad mēs sākam normalizēt tās lietas, ja? Mēs liekas, ko tad mēs tur darām? Vai ne? Neviens neiemācījās meditēt šitā rezultātā. Vai ne? Bet reāli, ko mēs darām, mēs iedodam to drošo pamatu. Ja? Jo cilvēka prāts un ķermenis vienmēr prioritizēs drošību par attīstību. Ja, un tikai tad, kad tā drošība ir, ja, kādā līmenī es esmu ok, citi ir ok, un tā vieta ir droša, es varu sākt
sākt skatīties tālāk un uzdot tos jautājumus, kā es varu uzlabot, piemēram, savu darbu, kā es varu darīt efektīvāk šito, vai ne? Es varu uzņemties kaut kādu risku. Ja? Es tagad sāku atcerēties, ka tavs jautājums bija par ļoti individuāli, ko darīt ar kādam tiksim, darbiniekam, kas ienāk organizācijā, kur kaut varbūt tas viss ir. Es domāju, ka, protams, tur ir kaut kādi risinājumi, kā tiešām pieejams tur konsultācijas pie speciālista, vai apdrošināšana, ko bieži vien organizācija nodrošina, kas tiešām tādā individuālā līmenī var būt palīdzošas. Bet, ja organizācijā ir normalizēta vienkārši cilvēcīga pieredze, tā jau būs, man liekas, baigā lieta. Jā, man liekas, dažkārt ir jāsabalansē gan augsti mērķi, iedvesmojošas runas, pozitīvie piemēri un redz, kādi mēs malcīši, bet ir tikpat arī jāsabalansē to, ka hei, mums iet grūti, mums ir gājis grūti, un šī ir realitāte, un no tās nav jāslēpjas un jābēg citādā kādam cilvēkam. Ceļš viņš ienāk organizācijā un nezina visu to stāstu, ka ir īstenībā gājis kā pa kalniem un lejām, un ka kāds kolēģis arī ir bijis izdedzis un atnācis atpakaļ, un kā tas viss ir noticis. Viņam tas var šķist vienkārši overwhelming un ārprāts. Esmu tikai starp teicamniekiem, un es esmu viens tāds pats lūzers, ar trīnieku, un neiedaros šajā visā perfektajā stāstā, un tā kā mēs taču zinām, ka nevienā darba vietā, nevienā uzņēmumā nav tā kā visiem visu laiku kārtībā un tikai sasniedzam mērķus un nav nekādas bedrītes. Tā kā man liekas, tieši tas, ko tu saki, ir pareizi. Tieši tā, un es domāju par, kādreiz mēs tā kā domājam par kaut kādām politikām, ko mēs ieviešam un domājam par viņiem, tiem, kuriem ir kaut kādas grūtības. Vai ne? Ja mēs paskatāmies uz datiem par depresiju, trauksmes traucējumiem, dažādiem citām, bet depresija un trauksme ir tie protams, līderi to grūtību ziņā. Principā, ja mēs tur pieliekam klāt, varbūt vēl kaut kādas grūtības, kas mums var būt dzīvē ar slimībām vai tuvinieku slimībām un tā tālāk, vai ne? Pie kā mēs nonākam? Nav tādu viņu. Ja? Esam mēs, un es domāju, jo vairāk mēs šo tā kā neredzamo padaram redzamu, vai ne? Jo mazāka tā stigma ir. Ja? Jo pieaug tā drošība, pieaug, kas man liekas arī svarīgi, pieaug kontakts un saikne, vai ne? Un tas mums ir vajadzīgs, lai mēs kaut kur virzītos uz priekšu, vai ne? Jo, ja es piedzīvoju kaunu, es esmu viens šitāds, tas ir ļoti izolējoši, vai ne? Un ja es šitādā burbulī tādā dzīvoju, vai ne? Ko es varu darīt? Es varu darīt kaut ko, lai izvairītos no zaudējuma, izvairītos no kļūdām, izvairītos no kauna, izvairītos no vainas sajūtas. Es darīšu, bet ja es gribu tā kā radoši virzīties uz lieliem mērķiem, man vajag to tuvošanās motivāciju. Vai ne? Un šito es nevaru trauksmes zonā piedzīvot. Jā. Ir savā ziņā, es nezinu, vai žēl vai par laimi, bet, piemēram, tā tevis pieminētā trauksme un depresija, diemžēl tas nav kaut kas tāds redzams, vai, piemēram, tas nav klepus, ar kur tu uz darbu nedrīkst nākt un aplipināt citus, bet tev tā kā visticamāk paiet laiks, kamēr tu vispār saproti, ka tev ir šie izaicinājumi, ka tev ir šīs, teiksim tā, arī diagnozes un reāli tiešām reāls slimības, kuras var ietekmēt arī fizisko drošību. Tā kā, piemēram, ja tavs darbs nav saistīts vienkārši ar datoru darbu, vai sazvanīšanos, bet tu dari reāls fiziskas lietas. Tā kā, vai tavā pieredzē, vai tu zini par šo
psihoemocionālo izaicinājumu vai mentālās veselības slimību, saslimšanu saistība ar fiziskās veselības drošību. Jo, protams, tādās ekstrēmos gadījumos mēs zinām, ka cilvēki mēdz arī tiešām fiziski izbeigt dzīvību, tāpēc, ka viņiem ir smaga depresija un tam līdzīgas lietas. Vai tas ir tieši saistīts ar darba vidi vai nē? Es nezinu, kāda ir pierādījuma un vai šeit ir kāda saistība. Tur es arī skatījos tos datus, kas ir, tā saistība ir. Es tagad kaut kādas meta-analīzes arī skatoties. Tur ir aizvien daudz jautājumu, lai precizētu tur to mehānismu, bet principā tas virziens ir apvienojumā ar kaut kādiem fiziskiem faktoriem, kas domājot par darba drošību, tas ietekmē tos pašus negadījumus, piemēram, darbā. Kas tur tika skatīts? Piemēram, tā pati depresija. Depresija, trauksme. Es domāju, ja mēs padomājam par to mehānismu, kā tas ir. Ja es esmu vienalga, vai es esmu depresijā vai trauksmē šajā gadījumā, vai nē, lai es darītu darbu, vai ne, man vajadzīga kaut kāda kognitīvā kapacitāte, vai ne, vai arī, iespējams, fiziskā kapacitāte, ja es, nezinu, strādāju būvniecībā, piemēram, vai ne. Gan tāpat trauksme, gan depresija, gan pretējos varbūt virzienos, bet, ietekmē gan to spēju apstrādāt informāciju, ja tā sašaurinās, pie depresijas vairāk man trūks enerģijas, vai ne? Bet es arī kaut ko nepamanīšu un palaidīšu garām. Pie trauksmes, ja tā ir tad izteikti trauksmes traucējumi, un vienkārši tas darba atmiņas, tā darba atmiņa ir jau pilna ar tām raižpilnajām domām, vai ne? Tur nav tās kapacitātes, lai es apstrādātu to svarīgo informāciju, kas ir vajadzīga darbam, vai ne? Līdz ar ko kļūdas paliek daudz iespējamākas. Šis gan ir apstiprināts absolūti par to mehānismu, kas ir tāds paradoks. Kādreiz intuitīvi cilvēkiem liekas tā loģiski, ka, piemēram, mums ir kaut kāds labs rezultāts tagad jāsasniedz, vai ne? Viss ir likts uz spēles, un mēs tagad pateikšu tagad, šis ir ļoti svarīgi, šodien mēs nedrīkstam izgāzties, tagad mums ir jānoperformē vislabākajā veidā, tu tikai neizdari šito, vai ne? Kas notiek ar mums, vai ne? Protams, milzīga trauksme, milzīgs spiediens, spiediens nekad nepalīdz parādīt optimālo sniegumu, vai ne? Un šis ir paradoxāli, mēs šito izdaram, paši sev, vai savai komandai. Un, protams, tā trauksme ir augsta un grūtāk paliek to rezultātu parādīt tādu. Sevišķi tad, kad ir spiediens, tu nedrīkst kļūdīties. Tas ir sliktākais, kas var notikt, nekļūdēs. Protams, runājot par kaut kādām, piemēram, bīstamu darba veikšana, piemēram, vēja turbīnās, kāpšana, kur tiešām tas ir viena neliela kļūdiņa, varbūt tu neesi paņēmis pareizo striķi, vai tev ekipējums nav pārbaudīts. Tas ir tiešām runa par ne tikai tavu pašu dzīvību, bet arī tavu kolēģi potenciāli, un tur tev ir nepieciešams īstenībā tas miers, vai ne, lai varētu sakoncentrēties. Un tā klātesamība, vai ne? Tas, ko mēs runājam par apzinātību, vai ne? Tā apzinātība ir, bet es domāju, es šo nevelti pieminu, tāpēc, ka no vienas puses tas patiešām ir varens resurs. No otras puses, godīgi sakot, šajā jomā strādājot jau pietiekami ilgi, ļoti daudz klausoties par apzinātību. Es varbūt pēdējos gados sāku labāk saprast, kas tas īsti ir.
Ja. Un šis ir tāds, tā kā, ja es tagad nemeditēju, un es nesaprotu, kas tā apzinātība ir, un visi par to runā, un visi ir ļoti apzināti. Vai ne? Tā kā, nē, šitas nav par mani, un šitas neatiecas uz mani, vai ne? Bet ja mēs tā kā sākam skatīties, kas ir mūsdienās, tas mūsu centrālais resurs, ja? Uzmanība. Jā. Varbūt nodefinē, kas ir apzinātība tavā interpretācijā vai šajā kontekstā? Es teiktu uzmanības virzīšana. Jā, tā kā tā ļoti vienkāršoti uzmanības virzīšana manā šī brīža izpratnē. Teiksim tā, un es domāju, tagad, ja mēs skatāmies ar visu digitalizāciju un visu, kur mēs šobrīd dzīvojam, vai ne? Mēs tikai sakām, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, bet tās informācija mums ir daudz un daudz par daudz, vai ne? Jautājums ir, kur mēs varam to savu dārgo resursu, par ko visi cīnās, kas ir uzmanība, ja? Kā mēs to varam aizsargāt, vai ne? Jo tas, ko tu minēji, ja man ir jāpārbauda tas ekipējums, jā, tagad, kam ir varbūt sēkas, kas man ir vajadzīgs? Man ir vajadzīgs, lai es šobrīd pievērstos tam konkrētajam svarīgākajam, vai ne? Bet ja man šajā brīdī ir doma par to, ka, nezinu, es neesmu darbā kaut kādu tur, man uzbļāva šefs, piemēram, vai ne? Vai man vienkārši atnāk kaut kāds signāls, kaut kāda notifikācija, vai ne? Tā uzmanība aiziet tur, vai ne? Tas, ar ko mēs piedzīvojam ikdienā, ka mēs pat nespējam noturēt uzmanību. Kāpēc? Tāpēc, ka gan sociālajos tīklos, gan viss ir uzbūvēts tā, lai mūsu uzmanību pievērstu. Jā. Atkal no jauna, vai ne? Atkal kaut kas jauns, spilgts, skaļš, un mēs visu laiku šitā lēkājam, vai ne? Līdz ar ko, tā kā, vai es varu to uzmanību virzīt tur, kur es vispār pats izvēlos. Es ap citu, kā īstenībā ir, šis varbūt ir nedaudz ārpus tēmas, bet īstenībā tas skar mūs, vai ne? Viss šī uzmanības, tā kā spēja noturēt uzmanību uz mūsu darbu, piemēram. Kā ir, cik ātri mūsu smadzeņu, uzbūvē struktūras pielāgojās šim jauniem laikam, kas īstenībā ir ļoti neilgs, ka mums ir tik ļoti intensīva šī viss ir sociālos un visu laiku ir kaut kāda ziņa apmaiņa un tam līdzīgi, tā kā cik ātri tiešām mēs kā cilvēki, mainam bezmazliet to savu spēju noturēt uzmanību. Tā kā vai tas vispār ir iespējams, jo varbūt tas ir kaut kas tāds, kas mūsos vienkārši ir revolucionāri, ka mēs to spējam, un tas nemainās. Bet kā tas ir? Cik ātri mēs varam sevi bišķiņ sačakarēt? Respektīvi, es neesmu tāds nekāds eksperts. Tagad pēc tā, kā pēc tās informācijas, kas man ir, kas nav tāda ļoti tāda strukturētā veidā arī varbūt iegūta, ja? Bet šī ir patiesībā baigā problēma. Tāpēc, ka, protams, ka mūsu, tas veids, kā mēs apstrādājam informāciju, mūsu smadzenes, ne? Nebainās. Mēs jau neesam baigi daudz mainījušies, vai ne? Stresa mehānisms nav mainījies baigi kopš tā laika, kad mēs alās dzīvojām, vai ne? Kā mēs varam šobrīd pielāgoties, mēs kaut kā mēs pielāgojamies, vai ne? Bet tās sekas tur arī ir, vai ne? Tur ir visādi interesanti pētījumi par to, kā ļoti samazinājusies cilvēku spēja vispār noturēt uzmanību, vai ne? Vai kā izstījās politiskās debates, pirms tur 30, 40 gadiem. Tagad šķistu drausmīgi garlaicīgs. Jā, un cik mūsdienās vienkārši neviens tur nebūtu Man liekas, visi runā vienkārši tādos skaļos vārdos, tā kā lai būtu clickbait, tas materiāl. Jā, bet es domāju, ja mēs tādā individuālā līmenī skatāmies, vai ne, mēs jau sevi nedzirdam. Mums jau paliek grūti, to stimulu ir tik daudz, ka mums
pievērsties sev. Man nav laika pievērsties sev. Es nokavēšu kaut ko. Vai ne? Un es domāju, mēs bišķi tagad aizsoļojam, varbūt citā tēmā, bet varbūt ne tik ļoti citā tēmā, jo, ja mēs skatāmies par to informācijas apjomu, vai ne, ar visu to progresu, kas ir bijis vārēns, vai ne, ja mēs skatāmies par to, kas ir pieejams, kādi rīki ir pieejami, ko mēs visu varam darīt, vai ne, cik ātri, kā informāciju mēs varam iegūt, apstrādāt un tā tālāk, vai ne. Es tagad neatceros vairs autoru, bet tā ideja ir sekojoša, ka ja mēs patiesībā jēga no kaut kādām informācijas sistēmām ir tikai tad, ja tā rezultātā tas mūsu uzmanības resurs tiek aizsargāts. Respektīvi, ja mums informācijas sistēmā mēs ievedam kaut kādu datu apjomu, bet tas datu apjoms, ko informācijas sistēma izdod ārā, ir vēl lielāks. Kādam tas tāpat ir jāapstrādā. Vai ne? Un tāpēc jautājums arī, ja mēs domājam par organizācijas stresu darbiniekiem, vai ne? Vai tās sistēmas, kāds ir mērķis tām sistēmām, ko mēs lietojam, vai ne? Un kā tas ietekmē mani kā darbinieku? Vai man paliek vieglāk? Vai man palielinās kontroles sajūta? Ja, vai man pieaug laiks, ko es varu mierīgi veltīt kaut kādai, datu analīzē, vai ne? Es domāju, šis ir tāds arī jautājums, kas it kā liekas, vai cik tālu no kaut kādas, no tādām, tādas psihoemocionālās emocionālajiem faktoriem, bet patiesībā tas ļoti tieši ietekmē, vai ne? Ja mums visu laiku ir jāapstrādā, jāsaprot, jānorientējas lielā informācijas apjomā, vai ne? Un vēl mēs ražojam informāciju, AI palīdz ražot vēl vairāk informācijas. Jā. Bet arī gaidas kļūst lielākas. Vai ne? Un šitajā visā mēs tā kā, vai tas kalpo mums, vai ne? Un šis ir baigais jautājums un baigā prasme, jā. Un kur tad mēs to prasmi varam dabūt? Jā? Jo es ticu, es esmu optimistiska tajā, ka es ticu, ka arī domājot par AI, ka tur ir potenciāls, ka tas var ļoti labi kalpot mums, bet vai tas tā šobrīd vienmēr ir? Es neesmu tiešām tādas meta-analīzes skatījusies, bet nav tā nav tā, ka cilvēku dzīve paliek labāka, ja? Tā emocionāli. Ja? Tur ir baigais jautājums par prasmēm. Ja? Mēs nevaram atkal par to apzinātību, vai ne? Kur mēs vēršam uzmanību, vai mēs uzdodam tos īstos jautājumus, kas mums jāuzdod. Un es nezinu, vai ir kaut kādi pētījumi par to, kā psihoemocionālo risku izplatība ir mainījusies laika gaitā. Protams, ņemot vērā, ka varbūt cilvēki par to vairāk ziņo, mēs vienkārši esam more aware about that, izprotam, ka ir šāda lieta, un mēs vienkārši nav vairs tik dīvaini runāt, ja, par depresiju vai trauksmi, kā pirms 30 gadiem. Jā, vai ir kaut kādi dati vai par, kaut vai par Latvijas situāciju, vai darba vide kļūst mums drošāka no psihoemocionālās perspektīvas? Tādu labu datu man nav. Tas, ko es paskatījos, ka Latvija ir tādā negatīvajā topā par darbinieku iesaisti. Un kāda ir darbinieku iesaistē loma šajā visā? Es domāju, tur ir diezgan, ja mēs tā padomājam, tur diezgan tieši saistība ar to kontrolas sajūtu, vai ne? Vai es varu ietekmēt to, ko es daru, un vai mani dzird, es domāju, ka tur iespējams, bet domāju, tas nav vienīgais, bet iespējams tur ir arī kaut kāds postpadomju mantojums, ka es neticu, ka man ir vērts runāt, vai man ir vērts norādīt uz kaut kādām problēmām, kas ir, bet tas ir kaut kas, ko es skatījos par to. Tas pasīvisms varbūt. Jā. Bet, vai arī, ka tas vadības stils vēl nomainījies lielākajā daļā uz tādu autentisko, iekļaujošo, bet varbūt vēl bišķiņ kaut kur. Kāds varbūt vēl pieķerās tādam autoritāram stilam vai kaut kas tāds. Jā, bet es teiktu, ka ir,
ja tā godīgi, es domāju, ir baigi grūti, tā ļoti labi runāt par tiem datiem, tāpēc, ka tur ir baigā, īstenībā putra vai ne, kas ir mērīts, un vai mēs tagad redzam, tieši to, ko tu teici, ka vienkārši vairāk tiek ziņots par šo, vai mēs redzam, vai patiešām tur paliek lielāka ir problēma, vai vienkārši vairāk tiek ziņots, ja, un nav arī, tā kā nav to pētījumu, arī nemaz nav tik daudz, ja, un tādi pamatīgi mēs arī skatāmies par to Latvijas situāciju. Mēs Intelego, tas nav nekāds tāds labs no tāda metodoloģijas viedokļa pētījums, vai ne, bet mēs aptaujājām savus sakotājus kaut kādus, jau tagad vairākos piegājienos, vienkārši kaut kādiem uzdodot kaut kādus jautājumus, kas saistās ar tādu psihisko veselību darba kontekstā. Un tad tas viens no jautājumiem bija, vai tu teiktu vadītājam, un tad arī otrs jautājums, vai tu teiktu kolēģim, ja tev ir kaut kādas psihiskās veselības grūtības, kaut kā tam līdzīgi, vai ne? Tas procents, kas bija starp tiem mūsu sekotājiem, tur piedalījās kaut kādi ap 120 cilvēki bija atbildējuši, ja, tur kopumā. Tas procents bija 44 un 43, kas teiktu vadītājam. Vai ne? Tā kā, ja mēs salīdzinām ar, ja tev ir, piemēram, lausta kāja, ja, vai tev ir kaut kāda... Tur vispār nebūtu divu domu, tur pateikt par to, ka, hei, es saslimu ar, nezinu, piemēram, man Covids jau piemetās vai salauzu kāju. Jā, vai ne, tu tā kā, un šis, es domāju, parāda, arī tie respondenti, kas tur piedalījās, tā noteikti nav... Tā visdrīzāk ir auditorija, kas jau ir ar lielāku varbūtību, vai ne, runāt un domāt par šiem jautājumiem. Ja, tā kā es pieņemu, ka tas kopējais procents, ja mēs šādu taisītu, nezinu, Latvijā kopumā. Tad dažādās vecuma grupās varbūt arī visdrīzāk būtu krietni mazāks. Vai ne? Un tad mums ir, mēs esam, es tagad neatceros, bet tur bija, man liekas, pat varbūt lielāks skaits ar tiem dalībniekiem. Mēs vienkārši uztaisījām, mums bija iespēja vienkārši uztaisīt tādu aptauju valsts sektorā strādājošiem vadītājiem, vairāk uzdodot jautājumus par emocijām. Ja, un tad, piemēram, 61% no viņiem tā kā piekrīt apgalvojumam, ka darbā emocijas nav jāizrāda. 27% daudz maz, nezinu, emociju izrādīšana ir vājuma pazīme. 43% emociju izrādīšana ir neprofesionalitātes pazīme. Ja, šis nešķiet tik ļoti nedzirdēt vai nezinām vai pārsteidzoši, bet kas ir varbūt ļoti bēdīgi. Un es domāju, kā tas ir, jo, ja mēs tā paskatāmies, labi, kāds ir sakars ar emocijām, vai ne, bet, beigās, emocijas ir tas, ko mēs visi piedzīvojam. Tā kā mēs esam cilvēki, mēs piedzīvojam emocijas, ja, un ja mūs ir tas ideja... Marta, jāienāk pa office durvīm iekšā un jāpiespiež podziņu, jo tu esi robots. Jā, un tev visu, tu atstāji ārā tās emocijas, vai ne? Un šis ir tas uzskats, vai ne? Bet, tā kā, cik ļoti nesaistībā ar realitāti mēs dzīvojam. Vai ne? Tā kā iedomājies, cik daudz enerģijas aiziet, lai mēs tā kā paslēptu, ka mēs esam cilvēki. Vai ne? Ja mēs šito enerģiju varam atbrīvot, vai ne? Ja mēs varam normalizēt, ka mēs esam cilvēki, mēs jūtam emocijas. Emocijas ir daļa no mūsu dzīves. Tāpat kā dažādas dzīves krīzes, psiholoģiskās grūtības, dažādas diagnozes, fiziskās, psihiskās veselības. Vai ne? Šitas ir tas, kas mums visiem ir. Ja mēs šito varam normalizēt, vai ne? Kāds mums smagums aiziet projām, cik daudz mēs varam atbrīvot enerģijas, lai darītu darbu, vai ne? Vai domātu. Ja,
šīs man liekas ļoti, ļoti būtiski, ja mēs... ja mēs domājam par kaut kādām intervencijām arī, ko tad darīt, vai ne? Ar ko es sāktu, tā kā ar kaut vai vienu jautājumu, vai ne, kur mēs mēģinām kaut ko nomērīt, kas mums sāp, vai kas ir problēma, vai ne? Un ar kaut kādu vienu izmaiņu, un mēs nevaram visiem nodrošināt stresa menedžmenta treniņu visdrīzāk, vai ne? Vai maz ticams, ka varam, vai ne? Bet ja mēs varam kaut kādu vienu lietu organizācijā, kura ir visiem zināma, bet it kā mums viņas nav, ja mēs varam nosaukt vārdā, ja mēs varam kaut ko normalizēt, tā ir baigā lieta. Kaut vai pateikt, mums ir par lielu darba apjoms. Šitas ir tas, kur mēs esam, vai vispār daudzi... Vienkārši kaut vai atzīt, pat ja tajā brīdī to nevar mainīt un mazināt to darba apjomu. Tieši tā jau ir tā lieta, ka bieži vien mēs nevaram, vai ne? Bet tad mēs tā kā izliekamies, tā stratēģija ir izlikties, ka tā nav. Un tas arī mēs pasakām, bet citur ir sliktāk. Citur ir sliktāk. Mēs pirms ieraksta es tev minēju par to pētījumu, kuras jau, man liekas, pirms 10 gadiem lasīju Harvard Business Review. Tur bija tāds apkopojums par, tāds liels pētījums, tiešām pamatīgs globāls pētījums par dažādām tā kā labbūtības, tā to varētu nosaukt, programmām, tā kā stresa menedžmenta programmām organizācijās. Un tas, kas tur bija tāda analīze, lai paskatītos, kā tad ir? Vai tas ir bijis palīdzoši, ja mēs ieviešam dažādas iespējas darbiniekiem, tur gan sporta zāles, gan visādas programmas, treniņus, visu kaut ko, kā tad mums šitas beigās ir palīdzējis. Un tie rezultāti ir, man liekas, tādi komiski šokējoši, jo stress ir pieaudzis darbiniekiem, pēc šo programmu ieviešanas. Un tad, kas tad ir tajā analīzē, kas tur parādās, kas tad ir tie iespējamie iemesli, kāpēc tā? Atkal tas jautājums ir, ko mēs gribam izdarīt, vai ne? Kur bija sāpe un ko mēs gribam izdarīt? Jo, ja mēs tā paskatāmies, ja mēs, kā es teicu, vienkārši tagad visus darbiniekus pamarinēsim tajos labbūtības risinājumos, vai ne? Ko tas cilvēks iespējams piedzīvo, ir, ka, ja līdz šim es vienkārši varēju darīt savu darbu, būt ar visām savām problēmām un darīt savu darbu. Dažreiz man ir noskaņojums, dažreiz nav man dažreiz riebjas tas, ko es daru, bet, es varu vienkārši darīt savu darbu. Tad pēc šo visu programmu ieviešanas, vai ne, man tagad ir veselīgi jāēd, jāsporto. Galvenais, tev ir jājūtās lieliski. Jābūt vienmēr motivētam. Atļauties nejusties labi, jo, lūk, mums ir šis un šis un šis. Kāpēc tu neizmanto to visu? Un tev taču viss tas ir pieejams, un tev jārūpējas par savu psihisko veselību, vai ne? Un šeit ir tas paradoks, vai ne, ka jo vairāk tos jābūt un vajag mēs pieliekam, vai ne, jo rezultātā tas spiediens pieaug. Un jebkurš spiediens, ko tas nozīmē? Tas nozīmē stresu, un tas nozīmē, ka tā vietā, lai mēs justos drošībā, mēs principā atkal esam tajā mobilizācijā. Jā. Nav daudz ko pie šī pielikt klāt. Liek tiešām aizdomāties un sajust lietas. Bet, Klau, varbūt tad tā kā abstrahējoties, novirzoties no tādiem īstermiņa risinājumiem, kas varbūt izskatās skaisti uz papīra, kaut kādām vienreizējām kampaņām vai iniciatīvām, kas būtu tādi, bāzes, tiešām pamata jēdzīgi soļi, ko darba vietas var darīt, nākamajā mēnesī, lai uzlabotu situāciju. Protams, tu minēji par to, ka mēs vienkārši parunājamies vai uzdodam to jautājumu, bet vai ir vēl kaut kas tāds, kas
kas ir pierādījumos balstīti, ka tas ir tāda bāzes lieta, kas pastāv tiešām psihoemocionāli drošās vidēs. Jā, es gribētu pateikt, ka tieši šis ir tas solis, un tad viss būs, ka tas ir tas, ar ko sākt, bet, es teiktu vienkārši sistemātiski iet, respektīvi, sākt ar kaut kādu novērtēšanu vispirms, vai ne, kur mēs paskatāmies, jā, kā es teicu, ka var uzdot vienkārši vienu jautājumu, vai ne, bet, ir pieejamas metodas, jā, gan par to pašu psiholoģisko drošību, gan par psiholoģisko klimatu, jā, ir pieejamas pierādījumos balstītas metodas, jā, kas ir viegli atrodamas arī, vai ne, organizācijās varbūt ir jau kādas savas, kur ir integrētas tās lietas. Sākam ar to mērījumu, tas būtu tas mans. Un, tad tas nākamais solis ir, paskatīties uz tiem datiem un paskatīties, kur ir tā sāpe lielākā, vai ne? Un tad, es teiktu, tas nākamā lieta ir tā komunikācija. Ja? Saprast, kas ir tas vēstījums, ko mēs gribam aiznest līdz darbiniekiem. Ja? Jo pat, ja mums nav šobrīd resursu, lai ieviestu kaut kādus, darbinieku atbalsta programmas, vai ne? Tā var būt, vai ne? Bet iespējams, ka mums ir resursi, lai mēs nokomunicētu, ka mēs redzam, ka šī ir problēma, vai ne? Vai psihiskā veselība attiecas uz mums visiem. Ja? Respektīvi, es teiktu, novērtēt, saprast, kas tad ar mums notiek, vismaz kaut kādā pakāpē, un tad komunicēt, normalizējot realitāti, ja, un nosaucot vārdā tās grūtības. Ja, un tad, es varbūt tāds viens virziens, kas man liekas svarīgs, kam es ticu, bet tas nav tā, ka es varu tagad izvilkt pētījumus un pateikt, ka jā, šis ir tas, kā to darīt. Ja. Es ļoti domātu par to, kas ir tās, ja mums ir resursi kaut kādiem pasākumiem, vai ne? Tad es ļoti domātu, vai tie pasākumi ir orientēti uz tās core muskulatūras stiprināšanu. Respektīvi, vai tie pasākumi ir tādi, kas paaugstinās to drošības sajūtu. Ja? Jo, ja mēs aizlecam, kādreiz, es domāju, šis varētu kā hipotēze, ja? Tas nav nekur pierādīts, neesmu redzējis, bet kā hipotēze, ja mēs aizlecam pie tādām augsta līmeņa prasmēm, ko mēs tagad trenējam, īstenībā tā psiholoģiskā drošība ir zema. Ja? Nebūs labi, nesanāks tur nekas. Ja? Es šajā ļoti izvērtētu, vai ne? Jo es domāju arī par to laiku, kur mēs dzīvojam, vai ne? Kur viss šausmīgi ātri mainās. Ja? Mēs varam ieguldīt vienā prasmē, bet tā nenoteiktība ir tik milzīga, vai ne? Tad tas mans rosinājums būtu domāt, kas ir tie atbalsta pasākumi, ja? Kas ļauj darbiniekiem sajust saikni vienam ar otru, ja? Sajust piederību tai organizācijai. Un domāju, ko tas nozīmē, ka es kā cilvēks esmu te piederīgs, jā, ar visu, kāds es esmu. Jā, man jāatzīstās, man īstenībā nepatīk tas labbūtības jēdziens un arī tas tulkojums latviski, vai ne, jo man tas liek domāt par to, ka, vai visa mana būtība ir laba. Jā, tā kā man liekas, ka tā svarīgā lieta ir gan komunicēt, gan arī iedot tos risinājumus, kas pasaka, jā, tu esi labs. Gan ar to savu
labo vai ne, būtību, gan ar to savu cilvēcīgo, kas mums visiem ir. Ja? Nu, tā ļoti praktiski, ja mēs domājam par tādiem risinājumiem, ja, kuras es redzēju, kā tas strādā, piemēram, supervīzijas, ja, darbiniekiem, ja, gan vadītājiem, gan darbiniekiem, ja, supervīzijas grupās, īpaši tur, kur ir tādi, kur ir daudz komunikācijas, īpaši komunikācijas ar klientiem. Ja, tur tās emocijas, intensīvās emocijas un grūtās emocijas ir neizbēgamas. Ja, un tur nestrādās tās vienas mācības par stresa vadību gadā. Ja, bet ja man ir kaut kāda iespēja regulāri sajust, ka es neesmu viens, ja, ka mani kolēģi jūtas līdzīgi, ja, tas ir baigais spēks. Ja. Šāda veida risinājumi, kas tā kā ir orientēti uz to, ka mēs visi esam cilvēki, tās grūtības mūsu vieno, šitas ir tas, uz ko mēs varam balstīties, un tad jau, ja cilvēks jūtas drošībā, mēs gribēsim attīstīties, mēs gribēsim meklēt tos radošos veidus. Jā. Man liekas, varbūt dažreiz vadības mēdz uztraukties par to, ka cilvēki atklāti runās vai dalīsies, kaut kā viņi varbūt jūtās bišķiņi tā kā aizvainoti, ņem to personīgi, ka varbūt kaut kas nav izdarīts un tāpēc viss tagad ir slikti vai kaut ko, un tad visu laiku ir jāfokusējās tikai uz pozitīvo, un tas arī var apgrūtināt, man liekas, darbiniekiem to tādu tiešām varēšanu padalīties. Tā, ka jā, viss ir super lieliski, 99% apmierina, bet tā kā tas 1% baigi grauž, un man liekas, jā, arī vadībai ir jābūt gatavai to sadzirdēt. Absolūti. Es domāju, šis ir ļoti, ļoti svarīgi, ko tu saki, un tas ir ļoti grūti. Tā kā cilvēcīgi. Es domāju, vadītājiem, es daru labāko, ko es varu, un rekārši, tad kaut kāda neapmierinātības rādītāji. Nepateicība, bet pavisam cilvēcīgi. Tas ir grūti. Es domāju, tas jau to padara tik grūti, vai ne? Mums ir vienkāršāk patiešām, kur mēs varam ieviest šitādu programmu, viss ir smuki un kārtībā, vai ne? Tas ir vienkāršāk nekā uzdot tos jautājumus un redzēt, ka šitas ir arī par mani. Un klausies, ko tad mēs katrs individuāli varam darīt šodien, lai mēs darba vidē sajustos psihoemocionāli drošāki. Kāda ir tā mūsu atbildība? Vai mēs esam darbinieks parastais, vai mēs esam lielais vadītājs? Ko mēs katrs, kas ir tavs galvenais tāds vēlējums un praktiskais padomiņš? Es pat nezinu, vai darba kontekstā man liekas, ka tas tā kopumā mans... Jā, vēlējums ir, tāds izklausās jau banāli, vai ne, bet, patiešām, man pašai tas jāmācās, vai ne, bet, patiešām, neviens cits nevar parūpēties par mums, ja mēs paši to nedarām. Respektīvi, jā, un tā ir tā mūsu atbildība. Un lai cik tas skanētu tā, kā tā mana atbildības daru tik daudz, un par mani neviens neparūpēs. Es arī šitajā gāžos iekšā, ja, tā pavisam cilvēcīgi. Kas ir, ja mēs skatāmies tajā individuālajā līmenī, atkal, tie principi droši vien ir līdzīgi, vai ne? Ja mēs darba kontekstā runājam par psiholoģisko drošību, ja, individuālā līmenī, visiem cilvēkiem mums tā galvenā centrālā vajadzība jau arī ir pēc drošības, vai ne? Un ja mēs tur atmetam to materiālo fizisko drošību, tad tas centrālais drošības aspekts ir tā pieņemšanas izjūta, ja? Vai es esmu tāds, kāds es esmu, gan labajās dienās, gan sliktajās dienās, gan tad, kad es kaut ko foršu izdaru, gan tad, kad es sastrādāju kaut kādas muļķības, es esmu vai ne? Un kā mums šito dabūt, vai ne? Mēs jau nevaram
garantēt vai panākt, ka tie tuvie cilvēki apkārt mums vienmēr iedos to pieņemšanu. Vai ne? Un pat ja viņi dod, mēs dažreiz nespējam to paņemt pretī. Tad tas, par ko ir vienprātība diezgan liela, es teiktu, tajos pēdējos 10 gadus pat pētījumos, ja, ka tas mūsu centrālais resurss ir tā līdzjūtība pret sevi. Respektīvi tāds laipns, pieņemošs veids, kā attiekties pret sevi. Ne? Un kā tad to darīt vai kā tad to iemācīties? Ja? Tāds biežākais ieteikums ir iedomājies kādu labu draugu vai kādu tuvinieku, ja viņš būtu tik grūtā situācijā, kā tu šobrīd, ko tu viņam teiktu, ja? Un tad vērš to pret sevīm. Vai ne? Tas, par ko es pēdējā laikā domāju, ir tādi pētījumi par smadzeņu darbību arī, kas parāda, ka tā vienkāršojot, lai mēs varētu to līdzjūtību, ko mēs mākam izjust pret citiem, lai mēs to varētu izjust pret sevi, mums tomēr vajag kaut kādu distanci. Respektīvi, ja mums izdodas vienlaikus sāktualizēt vairākus savus es, ja, tad tas mums palīdz. Ja? Kā tas izskatās? Tas izskatās aptuveni šādi, ka hei, Maruta, es tev tagad uztaisīšu kafiju. Tev ir jāatpūšās. Ja? Tu esi tagad nostrādājusi 2 stundas pēc kārtas, tev tagad uztaisīšu kafiju ar putiņām un kanēli. Un tagad es neļaušu nevienam tevi traucēt, turpmākās 10 minūtes, ja, un tad es to kafiju baudu, un es varu izjust pateicību pret to Marutu no 10 minūšu vecas pagātnes, ja, kur par mani parūpējās. Ja. Šādā veidā, ja mēs varam mēģināt sāktualizēt tos vairākus savus es, ja, jo mums prāts visu kaut kādīgi īstenībā arī palīdz, gan traucē, gan palīdz, vai ne? Mēs patiesībā tādu sevi atšķirīgos laikos mēdzam uztvert mazlietiņ kā citu cilvēku, ja, un tas mums var palīdzēt to līdzjūtību pret sevi trenēt, ja, tas ir tas mans ieteikums, vai ne, stiprinam arī individuāli to core muskulatūru, ja tās attiecības ar sevi. Tas ir tas, ja tādas siltas, pieņemošas attiecības ar sevi, ja tur mums būs tas resurss, un jo mēs tur vairāk ieguldīsim, vai ne, jo, vieglāk mums ir tad arī ar tiem vides kaut kādiem faktoriem kaut ko darīt. Paldies tev liels, Maruta, par šo, un es domāju, arī organizācijās mums jāvirzās projām no tās augtās hustle culture, un mēs visu varam, un mēs visiem pa priekšu, mēs galvenie un labākie, un vairāk fokusēties to, ka mēs viens otram tiešām pajūtam līdz, paši sev pajūtam līdz, kā saka, apskāviens vai draudzīgs smaids, kafija kolēģim un vienkārši dzirdīga auss un kaut kas tam līdzīgs varbūt, es domāju, ikdienas dzīvē ļoti atbalsta arī iziet cauri kaut kādiem tādiem lielākiem vai mazākiem stresiem. Un jā, tā kā paldies tev par šo iedvesmojošo sarunu, par šo iedrošinājumu, ka mēs katrs varam arī parūpēties par savu labbūtību gan darbvietā, gan ārpus tās. Paldies tev, Maruta. Paldies. Es absolūti piekrītu tam, ko tu minēji, un jā, paldies par iespēju runāt par šo tēmu, un paldies, ka jūs šo kustinat. Darīsim vēl. Paldies, ka klausījāties šo Domu degļa epizodi ar Marutu no Intellego centra. Tiekamies nākamajās Domu degļa sērijās. Atā!